Mūsu stāstu varoņi seko saviem sapņiem un nepadodas pie pirmās neveiksmes. Kā jau mākslinieciska dvēsele, dizainere un uzņēmēja Aļona Bauska nemitīgi paplašina redzesloku, dažādojot brīvā laika pavadīšanas veidus. Man patīk, man skriet, tagad pēdējā laikā arī kaut kā atrast to sevī balansu meditējot. Tas noteikti palīdz līdzsvarot un harmonizēt sevi, lai arī ikdiena būtu tāda pilnosvinīgāka un lai varētu izjust to darba ritmu kā tikpat labi kā atpūtu. Dizainere iesaka izbaudīt laiku, kad daba ir uzziedējusi. Parkā var skriet, spēlēt frisbiju, vienkārši lasīt dzeju viens otram vai taisīt pikniku. Respektīvi, vairāk laika liekam pavadīt vietā, kurā nav telpas šajā gada laikā.